Nu, ja mēs iedomāsimies ar kaut kādu analoģiju, jeb metaforu, ka tā insulīna rezistence varētu būt tā, ka cilvēks apēd kādu, vienu maizes vienību kaut kādu, un tad, lai to maizes vienību dabūtu visu to glikozi iekšā šūnās, vai tur viņiem jāsamaksā tas viens insulīns, vai cik tur, jā. Un savukārt ar insulīna rezistenci tas būs tā, ka jūsu šūnas, kas tur atver tās durvis, teiksim tā, viņas paliek korumpētas, jā, un viņas saka, es vairs negribu vienu insulīnu, dod man 2 vai 3. Un aizkuņa dziedzeris, tas iziet cauri asinis atkal, saka, aizkuņa dziedzeris mums nelaiž iekšā, dod vairāk insulīna. Nu labi, aizkuņa dziedzeris saprintē, kā centrālā banka vēl vairāk tos insulīnu un aiziet atkal pie tām šūnām, labi, viņas ielaiž iekšā. Un problēma rodas tāda, ka viss tas, kas tiek sadrukāts, tas insulīns ir īstenībā tā kā signāls, lai notiek tauku rezervju uzkrāšana. Un viss tas liekais, kas tiek apēsts, tas tiek novirzīts uz tauku šūnām. Savukārt, un tās visas lielākoties tās šūnas, pieņemsim, ir pie muskuļiem. Un muskuļi tikmēr neskatās, ka tur kāds pie ieejas, tur ņem lielākas cenas, viņiem vienalga. Ja viņi netiek kustināti, viņiem tur tiek kaut kas no tās glikozes, pārējais viņus neinteresē. Savukārt, ja mēs trenējam tos muskuļus, tad viņi kliedz, ka viņiem vajag enerģiju tie muskuļi, un viņiem ir pilnīgi vienalga, kas notiek tur pa korupciju. Viņi atver, ir tāda GLUT4 receptori, tiek atvērtas tā kā durvis, un bez insulīna kaut kādas papildus darbības tiek glikoze visos tajos muskuļos un tiek izmantots. Un tādā veidā mēs attīrītu organismu no tās glikozes. Jā, no korupcijas.